Sveicināti podkāstu Salas 2. sezonā. Šodien esmu es Reina. Es Emīls. Un šodien pie mums viesojās influenceris, ļoti pazīstams cilvēks sabiedrībā, Niklaus Mičulis. Čau! Pasveicies visiem. Kā tu šodien jūties? Es īstenībā jūtos ideāli dodam ručkā iekšā. Tieši tā. Zinu to referenci, ok. Labi, es sākšu ar pirmo jautājumu. Varbūt tu vari pastāstīt skatītājiem, kas pirmo reizi tevi redz, kas tu esi. Kuri dzīvo zem akmens? Jā. Nē, īstenībā nav pat mums jādzīvo zem akmens. Man liekas, sabiedrība iedalīta vienkārši tādās daļās, kur tas zina to, tas zina to, tas zina to. Un nav jau nemaz arī tā, kas būtu tik, manuprāt, atpazīstams cilvēks. Bet pavisam vienkārši veidoju digitālo saturu jau, ja nemaldos, 5 vai 6 gadus. Vieni no šiem sākumā, šīm sēklām, šiem augļiem arī īstenībā iesākās šajā pašā skolā. Šeit uz gājis. Mēs tā padzirdējām. Jā, bet principā īstenībā man liekas, man bija kādi 13, 14 gadiņi, un es biju tikko sakrājis kaut kādus pilnīgi random lietas, darot kaut kādas darbiņas, un es biju sakrājis GoPro sporta kamerai. Sāku filmēt vienkārši pilnīgi katru. Es drīkstu arī kaut kādu necenzētu leksiku, vai vienkārši mēs tādu korekti. Vienkārši ar čomiem sākām figņu pilnīgāko filmēt. Pilnīgāko figņu vienkārši sākām filmēt, un tas, ko mēs visi kaut kur darām, vai ne, mēs braucam peldēt, mēs tur kaut kādas pamestās mājās liekam kaut ko, lienam iekšā, un mēs vienkārši to visu sākām filmēt. Es vienmēr biju tas kameras aizmugurē, un es vienmēr tā kā, kas diktēju, vai daram to, man draugi tikai darīja, un es tikai tur stāvēju aizmugurē un sēdēju un montēju. Un kas bija interesantākais, nekad dzīvē nebija iedomājies, ka es vispār tikšu līdz spoguļu kamerai, kā reāli, normālai kamerai. Un es pat biju pret to. Man bija bailes, nezināju, ka es domāju, tur tik daudz pogas, kaut kādu uzstādību, kas tur vispār jādara. Un tad sāku to GoPro kameriņu filmēt, un kā jau ar katru foršu lietu, kas mums iepatīkās, vai ne, mēs to vēlamies vēl prakticēties, darīt, un tu mazliet pievieno mūsu īstenībā lielāko dotību, kas mums vispār ir dots, kas ir internets, un savienot kā filmēšanu, kaut kādu eksperimentēšanu draugiem, un kameras, un internetu. Un tā tas vienkārši sākās. Tas stāsts jau ir, protams, dziļš un lielās detaļās, bet jāsaprot jau, ko tauta vēlās dzirdēt. Un kurā brīdī tu pārgāji no kameras, kad tu biji aiz kameras, kurā brīdī tu pagriezi to kameru otrādi? Man šķiet, ka visiem, man liekas, ka bija tas sapnis kļūt par YouTube zvaigznēm, un es domāju, ka mēs visi esam mēģinājuši taisīt YouTube video un kaut kāds tāds lietas, kas ir ļoti dziļi noraktas galerijā, un tad tikai daži ir saņēmušies publicēt. Kurā brīdī tu apgriezi to kameru otrādi? Tad? Es domāju, ka mēs esam uzauguši pie tādām lietām, un loģiski mēs arī tas tā kā, vai ne, tur vecākos laikos kaut kādas tur baigi vecās filmu, tur Hollywood kaut kādas zvaigznes bija un visi skatījās tās, un tad mēs esam uzauguši tā internetā laikā un mēs skatījāmies YouTube, un vienā brīdī vienkārši es sāku tos GoPro klipiņus publicēt kā Instagramā. Tas bija, kad agrāk vēl varēja ielikt tikai 15 sekundes un kvadrātā. Tad jūs varat iedomāt, vai ne, cik tagad daudz dažādu formātu ir, un jūs varat iedomāties, cik slikti tās kvadrātā ielikt 15 sekundes, ko tas par it kā tur var ielikt. Es vienkārši sāku likt tādus klipiņus, kaut kā vairāk, tā kā cilvēki arī to sāka mazliet pamanīt kaut kādas bildes. Un es jau biju, uzkrājis te pirmajai kaut kādai kamerai savai, ticis pārtam GoPro. Un mēs paralēli visu to laiku ar draugiem bijām darījuši tieši tās pašas blēņas, un vienkārši vienu dienu man čom teica, vienkārši pamēģini to ielikt internetā. Kas ir it kā sliktākais, kas notikt, vai ne? Kāds var ierakstīt kaut kādu sliktu komentāru tev. Un tā es viņiem pateicu vienu dienu, ok. Tad es aizgāju īstenībā savai mammai pajautāju viedokli, kas vienmēr liekas vecāki. Tas ir svarīgākais, bet nevienmēr tas ir tas labākais viedoklis, ko kāds var iedot. Tā ir. Dažreiz, jo tuvāks cilvēks tev ir, jo sāpīgāk viņš kaut ko kādreiz var pateikt īstenībā. Tā notiek. Un es mammai pajautāju. Viņa, protams, saka, vai ne, YouTube, tas viss ir muļķības, fufels, Niklā atrod kaut ko normālu, ko strādāt un darīt. Un es viņai jautāju, man taisīt tos videoklipus latviešu vai angļu valodā. Es nezināju, kur likties, ka tu zini, ka tev pat čomi nevar iedot atbildi, tev jājautā mammai. Tā vienkārši ir. Un viņa jautā, viņa man saka tādu ļoti klišejisku tādu kaut kādu teicienu pateic, bet kas man vienmēr palicis atmiņā ir,
pirms tam Niklāvi pamēģini tā kā pārņemt, vai ne visu pasauli, kā pamēģini pat Latvijā atstāt kaut kādu savu punktiņu šeit. Un es domāju, kāds pārņem, ko tas pārunā. Un tā man vienkārši likās daudz loģiskāk. Sākt veidot Latvijas te saturus, safilmēju kaut kādu, man liekas, veselu 1-2 mēnešus, filmēju čomiem kaut kādas lietas. Un viņi vienu dienu vienkārši saka, vai liec iekšā, tev ir jau tas klips, tu esi viņu samontējis, tev viss ir, tev tikai vajag to kaunu traipu, to vienu pogu uzspiest. Un es viņam teicu, liekam iekšā. Es ieliku to pirmo video un pārsteidzušā kārtā cilvēkiem arī patika. Tas video joprojām manā kanālā YouTube stāv. Ārkārtīgi šausmīgi neveikls video, ļoti tā kā... Es tur pat savu sevi vispār nerādu. Jūs zini, ka tu paņem tā kā no lejas filmē kadru un kaut ko tur... Jā, mēs te daram to. Nu, kaut ko tu pagriez to kameru un ļoti, ļoti neveikls tāds klips bija. Un pēc tam nākamais video, nākamais un... Tu vienkārši aiziet kā rutīna. Jā, tu vienkārši tev iepatīkās to darīt un tu taisi un pat īsti nedomā no tā neko nopelnīt. Vispār pat neiedomājos, ka no tā vispār kaut ko nopelnīt un tu vienkārši to dari, jo tev tas patīk. Tas arī svarīgākais, ka dari tikai tāpēc, ka tev patīk. Un tas viss, kas nāk plusā, tad ir vēl labāk tev. Nu, vai tu atceries, kurš bija tas tavs zvaigznes moments? Atceries, kurš bija tas video, kas tā kā izsitās cauri un cilvēki sāka pamanīt? Jūs zināt tādu dziesmu Sausais ledus? Protams, mēs par to arī gribēsim parunāt. tas ir tālāk. Ir tādi daži momenti, kurus it kā to nodefinēt, kā... Tu nevari izrēķināt to veiksmes faktoru, ja? Tu nevari to kalkulāciju pateikt, bet noteikti viņi var ietekmēt kaut kādā veidā. Tā bija tāda 3 atslēgvārdi, kas man sanāca, kas ir ļoti laba kompānija, draugiem un apkārt. Viens no veiksmes faktoriem. Rutīna vienkārši regulāri laiku filmējot šo saturu un kvalitāte. Jeb kaut kāda pievienotā vērtība, kaut kāda vispār jēga, kam tas vispār apakšā ir. Un tās 3 lietas laiku darot, skatoties arī, ko citi cilvēki dara, redzot, kā Singapūras satīns tikko bija ienācis sfērā ar savu prikolu repu parodiju. Es pastījos konkrēti uz zaļā Džona Pudeli, man bija tāds, ziniet, ja viņi to var, kāpēc lai es nevarētu tādu joku izspēlēt? Un tik vienkārši tas arī bija. Mēs draugiem vienkārši... Es braucu šeit uz šo pašu skolu, sēdēju tramvajā, man liekas, vai trolejbusā. 4. autobuss varētu būt, es sēdēju 4. autobusā, uz skolu gāju, domāju, kas man būs pirmā lekcija, un tikmēr sēdēju savos telefonu notos, vienkārši rakstīju kaut kāds vārds, kaut ko, vienkārši katrā brīvā brīdī, kas man bija, es mēģināju pievērsties tai dziesmai, un visu to laiku, kopš es to iedomājos, un kopš mēs to izdarījām ar čomiem, visu to laiku pa vidam, es nevarēju izlemties savā galvā, man to darīt, tad nedarīt šausmīgi sevi, šausmināju par to. Es nevarēju iedomāties, kāpēc es liku kaut ko tādu internetā, kur es repoju, kas par reperi esmu. Jā, tad mēs to uztaisījām. Un kā tagad atceros, es to ierakstīju pie sava čoma, kaut kādā drēbju skapī, tumsā, lai zigā skaņa neatskan Jelgavā. Un visam pa vidu man bija tāds stress un kauns no saviem čomiem, ka es vienam savam čomam, ja viņš to skatās, tad reāli sorry. Es viņam izsitu netīšām caurumsienā. Es biju tik nervos un tik šausmīgi stresains, un mēs kaut ko jokojamies. Es paklupu, man liekas, un iegāzos tur. Nu, tāda reģi par tādu sūdīgu sienu diezgan viņam tur bija. Un tad man čoms teica, Niklām šitam videoklipam tur būs kaut kā 10,000 skatījumu. Es viņam saku, ja šīm klipam būs 10,000 skatījumu, es esmu izdarījis visu, ko man dzīvē vajag, vai ne? 10,000 skatījumu, tas ir viss, ko man dzīvē vajag, un viss. Trešais čoms saka, tā kā, ka viņam būs 50,000 skatījumu, kā tu redzēšu, tas aizies, riktīgs tas aizies. Es domāju, nē, es viss pilnīgi traki tātad. Un es ieliku to dziesmu. Un tagad, dažus gadus vēlāk, ja nemaldos, viņai ir mazliet vairāk kā 500,000 skatījumu. Kas liekas, Donam ir 500,000 skatījumi, Satīnam ar saviem vai ne prikoliem, visiem krutījiem ir 500,000 skatījumi. Ko es vispār tur darīju, es nezinu. Bet jā, ir tādi momenti, kur to veiksmu faktoru var ietekmēt pavisam noteikti. Un tā tad tas notika. Pēc tam jau aizgāja tādā kaut kādā rutīnā, cilvēkiem arī patika, un tad jau sākās tādi speciāli izlaidumi video, kas bija pirms 10,000 speciāli izlaidumi video klips abonētājiem un tādas lietas kaut kāds. Jā.
Un tāds garais, laikam. Tas ir ļoti interesanti padomājot, ka mēs esam šajā skolā un ka tu pirms kaut kādiem gadiem arī brauc uz šo skolu un tā dziesma tapa tajā brīdī. Jā, tas te nebija šāda telpa un šī telpa. Protams, jā, šis nebija. Šis cieņa ir katram cilvēkam, kurš šeit stāvis vispār nestāvās priekšā. Mums ir lielas priekšrocības. Jā, vispār es gribēju tieši par šo arī uzjautāt, tāpēc, kad liekas ļoti, protams, es biju interesējies un es biju, iegūs informāciju daudz agrāk, kad tu šeit esi mācījies. Es to uzzināju. Es to uzzināju. Es to uzzināju no savas māsas, to nevarēju izbēgt nekā. Jā, un pēc tam es ar dažiem skolotājiem vēl parunājos. Un, es gribu uzjautāt vienkārši sākumā tā ļoti viegli. Ko tu atceries no šīs skolas? Kas ir tavs spilgtākā atmiņa kaut kāda? Es atceros, ka bija pasniedzējs, ko es zinu, ka viņš sauc Mārtiņš. Es atceros, ka viņš arī foto video lietām. Vanaks, jā. Vanaks. Misters Vanaks, fantastiskāks, viss cieņa. Viņš mums ir nodaļsodītājs, jā. Un es atceros, ka es mācījos, kā attīstīt filmiņu. Kā attīstīt filmiņu, tur tādā pagrabā. Es atceros, tas bija tur, kur kojas, man liekas, ir tieši. Jā, un tieši pagrabā sarkana tāda telpa. Gaisma tur bija sarkana, man liekas, viss tumšs. Un man tas likās tik ārkārtīgi interesanti lieta, jo man pašam ļoti patīk man vecā filmiņa, ko es fočēju. Un es nesu tās bildītes attīstīt, un nekad dzīvē nebija iedomājies, kā tas vispār process notiek. Tā bija tāda spilgtākā lieta. Jā. Tu mācījies par fotogrāfu? Jā, fotogrāfiju. Fotogrāfs. Tas ir ļoti forši, tikai man ir jājautā, man arī ir informācija, ka tu šeit nemācies ļoti ilgi. Jā, es nemācījos. Man tāds bats, kas tagad būs. Nē, man arī ir visādas atmiņas no šejienes un visādas jautras, nepārāk jautras. Es mācījos, ja nemaldos, es nemācījos pusotru semestri, man liekas. Jā. Pusotru semestri tikai pirmais un no otrā puses sanāk, man liekas. Jā, kas tad notika? Jā, kas notika? Neko, tad apprecējos, tad piedzima bērni. Nē, es vienkārši... Ko tik mēs nezinām? Man, godīgi viedokli pateikšu, bet jūs varat to ļoti debatēt. Jūs droši debatējat arī to. Es tātad atnācu, es kaut kā nevarēju īsti līdz galam iedarēties nevis nevarēju iedarēties īsti saviem kursbiedriem, bet es nevarēju noķert to fišku, ko es gribēju laikam. Kamēr es gribēju riktīgi jau zināt, kā tur to filmēt, kā to darīt, fočēt to, kā ar gaismām, kas jādara. Tikmēr citiem bija vēl jāpiedzen dažas lietas, bija un es jau skatījos, kur augstāk un tālāk tā kā var to tēmēt. Un aiz tīrākās garlaicības, vai ne, vadīts vienkārši. Es sāku arī kaut kādas citas lietas. Paralēli tam es biju filmējis, man liekas, kaut kādas kāzas, tur fotografējis, kaut kādas fotosesijas, tādas lietas darījis. Kaut kādas promo rullīšu, vienkārši reklāmu. Paralēli tam visam es sāku arī ar e-komerciju, internetveikliem, tādām lietām nodarboties. Un tad man tas laiks uz citām lietām kaut kā tik ļoti gāja, ka es nevarēju vairs nosēdēt tajā skolas solā. Es nevarēju nosēdēt, un kas bija interesanti, pirmā kursa sākumā. Visi kā viens pasniedzēja man pateica, jūs šeit visi domājat, ka jūs te tagad vienkārši varēsiet kaut ko iemācīties un sēdēt savās biksēs, ja, un nekādu darbu neieguldīt. Nifigā tā nebūs, redzēsiet, kā ar katru kursu atkrīt cilvēki. Tagad gan jau trešā kursa, gan jau otrā, ja tu ej otrajā, pirmajā. Un jūs pamanāt, ka ar katru kursu atkrīt cilvēki. Nav nemaz tik vienkārši. Visi, skaties, viena lieta, ko es noteikti gribu pateikt tagad skaļi cilvēkiem, ir tik milzīgi stereotipi par tehnikumiem, tik ārkārtīgi milzīgi stereotipi. Jā, kāda daļa no tiem ir pavisam noteikti patiesa, par cilvēkiem tieši, kas mācās un par lietām, kas te notiek. Bet te var iemācīties, es nestādos priekšā kādu kvantumu ar zināšanām. Parocīgām lietām, vienkārši parocīgām lietām, kā tu vari ar savām zināšanām, savu prātu, sirdi un darbu nolikt savus galdu maizi. Un tas ir tas, ko liela daļa cilvēku, man liekas, nenovērtē. Un es biju viens no tiem, kas domāju, kāds atkritīs, kas te ko, kā te var būt. Tā arī bija. Un tad, dabīgi, es tajā laikā vēl arī biju diezgan ļoti kautrīgs, biju ļoti ārkārtīgi kautrīgs. Es arī īsti nesniedzu savu roku pretī tām iespējām, kas šeit tagad, piemēram, ir šodien.
savas visticamāk kaut kādas vainas dēļ un fokus uz citām lietām dēļ. Jā, man nācās aiziet, es gāju uz tālmācību īstenībā. Es arī teikšu godīgi, man arī bijušas dažādas domas par šo skolu, bet es tomēr esmu diezgan priecīga, ka es esmu palikusi, jo man arī tieši es pabeidzu 1. kursu, man sākās tādas nelielas pārdomas par to, vai mainīt vai ne, bet es tomēr paliku un es esmu priecīga, ka es esmu palikusi, jo arī mums... Un iedod vienu par širo tentu, pēc ka... Un iedod arī tu vienu. Tu arī... Pirmajā kursā vēl mācos. Tev vēl ir jāmācās. Tev vēl tiks līdz 1. kursa beigām, bet jā, cilvēki tiešām ir dažādi. Un man ir prieks, ka es esmu atradusi to savu kompāniju un savus cilvēkus, kuriem es saprotos, jo mēs esam tiešām daudz šajā skolā, bet arī te iespējas ir milzuma daudz, tāpat kā mēs tepat TV klubā, ko mēs te ņemamies, un viss cits, kas ir pieejams skolā, es domāju, ka tas ļoti noderīgi. Bet, tā ir. Absolūti. Jā, bet ir tā, ka daudzi atkrīt, un tad tiešām tāds ir, ka te ir tās uz dzīvību vai nav, un tad cilvēki aiziet projām. Bet tad it kā tā padomā, vai tad dzīvē tā nav? Viss jau it kā ir uz... Ir. Lai arī cik maigi mēs pasniegtu dzīvi bieži vien, bet jo ātrāk to dzīves mācības sāc mācīties, man liekas, jo visiem vienkāršāk. Visiem vienkāršāk, man liekas. Es gribu bišķiņu atgriezties atpakaļ un pataisīt šo bišķiņu interesantāku. Tu minēji par atkrišanu. Tas varbūt ir baumas, bet es gribu precizēt. Tu aizgāji no šīs skolas vai tu tika izmests? Nē, es aizgāju. Un skolas direktors pat man, kur es vienmēr domāju, ka tagad precizēju uzvārds Joksts, vai ne? Varētu būt? Mums ir mainīgs. Bija. Tajā brīdī bija tā tad Joksts. Un visu laiku visi teica, viņš tik bailīgs, ārkārtīgi bailīgs. Ārkārtīgi bailīgi viņš bija iet gaitņos un nesties pārbā viņam virsū. Kas tagad, man liekas, pilnīgi absurds. Vienkārši skolas direktoram nestīties virsū, tas ir normāli, vai ne? Visi esam cilvēki. Un tajā brīdī, tātad, es domāju, es aiziešu viņu kabinetu, un viņš teiks, lasies ārā un metīs man ar, vai ne, kāju, vienkārši pendeli tad dos, bet es iegāju, un tā bija pirmā reize dzīvē, kur mans kautrīgums nogāja, un kaut kāda sapratne vispār cilvēcīgi man iesitās galvā, kur es redzu, ka šis cilvēks man pretī sēž, viņš ir normāls cilvēks, viņš vada veselu skolu vispār nestādos priekšā. Un viņš man saka, padomā, prom, padomā, ko tu dari vispārībā. Viņš man jautāja, uz kurien tu vispār iesi. Un tajā brīdī es sapratu, ko es vispārībā daru. Bet es biju ļoti, ļoti, ļoti ārkārtīgi apjuts, kā jau mēs visi, liela daļa jauniešu. Un es biju ļoti, ļoti apjuts tajā brīdī. Un, tādā ziņā es nezinu, kā man būtu gājis, vai ne, šeit. Varbūt būtu vēl interesantāk dzīvē gājis, varbūt pilnīgi, es nezinu, to jau es nevaru, vienas zvaigznēs, tas jau nav ierakstīts tā. Bet, katrā ziņā es pieņēmu to savu lēmumu, aizgāju. Un tikai gadiem vēlāk var izsacināt citas lietas, un kad viss nemaz nav arī tik briesmīgi pasaulē. Skolas direktors īstenībā vispār jau tavs draugs palielum kaut kādā ziņā. Viņš mēģina pacelt visu skolu. Bet, tās mazās kas tās lietas. Baumas par ko? Kā man tā kā izmet ārā? Tas ir, būs tā, ka kopš tā laika, kad es uzzināju no savas māsas, ka tu šeit esi mācījies, ir viens pasniedzējs, varbūt atceries, Jānis Dzilna. Viņš mums māca filmēšanu, un es vienreiz uzjautāju viņam, vai kas viņš atcerās. Kas ir Jānis? Nē, labi, sorry. Labi. Nē, okay. Ja tu skaties, Jāni, piedod. Viss normāli, viss ok. Un es biju tieši pieminējis tavu vārdu, vienkārši pieminējis tavu vārdu, vai ir tāds skolnieks Niklāvs šeit bijis. Varbūt viņš domāja citu, bet viņš kaut kā bija izskaidrojis tā, ka tu tiki vairāk atskaitīts, nevis, ka tu pats aizgāji projām. Bet vai tas nenāk skolē par sliktu, ja viņi paši atskaita studentu? Tas tā kā darbā parasti jau labāk pasaka, palūdzu tā kā aiziešanu. Mēs skolā esam ļoti daudz. Mums ir tā, ka mums tiešām dažkārt pat trūkst kabinetu, ka mēs tiešām esam ļoti daudz, un ir tā, ka ir tās liels konkurss palikt šajā skolā. Jānis, pasniedzējs, Jāni, visu cieņu tev. Cik es zinu un atceros, tad tā nav patiesība. Bet, ja tā ir patiesība, tad es gribētu arī uzzināt, kāpēc. Jo es jau nezinu, es jau parakstu vienu papīru, varbūt viņš tiek izmests miskastē, un kāds man pasaka, tā, mēs viņu norakstīsim pie izdevumiem. Es nezinu. Varbūt ir bijis kāds cits Niklaus, es nezinu, bet ok, katrā ziņā interesanti. Es ceru, ka es arī otru šīs stāsta daļu uzzināšu, jo līdz es šeit tikko ienācu, nekad dzīvē neiedomājos, ka kāds par no pasniedzējiem atcerās vispār vai vispār zina. Tev matemātikas skolotāji atcerās.
Ai. Jā, nopietni. Jā, es šodien tieši teicu, Tik ārkārtīgi interesanti. Es tiešām no sirds domāju. Īpaši par skolotājiem. Kā skolotāji dažkārt atcerās tādas skolas, ko pirms vairākiem gadiem māca? Man tajā brīdī dzīvē likās, ka tik niecīgs, tāda maza poga esmu. Zini, tas tā kā angliski labāk pateikt, tas victim blaming syndrome, ka tu tā kā sevi kā upuri kaut kā visu laiku uzskati un tev vaino, tev liekas, visu pasauli uz tevi kaut kā tā skarās un ķipā, nezinu, pasauli būtu labāka vieta, ja tu nebūtu it kā, vai ne? Tāds domas dažreiz nāk un tikai pēc laika tu saproti, ka varbūt tā nemaz nav. Izrādās arī kāds mani varbūt atcerās un īstenībā tas ir ārkārtīgi jauks. Dzīvē to nebija iedomājies. Wow. Bet jā, es domāju, ka šī skola tiešām vieta, no kuras var iet tajā sociālo mēdīju dzīvē no visādiem skatu punktiem. Tad arī runājot par sociālajiem mēdījiem, tu vairs YouTube neesi aktīvs. Sāpīgs jautājums mums visiem. Jā, okay. Jo šis ir arī viens no iesūtītiem jautājumiem. Bet man liekas, ka vairāk prasīja, kā, kur tu esi palicis tieši tā kā YouTube ziņā? Ok, tā tad. Okay. Tieši tā. Tad es apcēlos ar otro sievu. Vienkārši es beidzu taisīt YouTube videoklipus, jo man bija tāda draugu kompānija, ar kuriem es pavadīju riktīgi lielu laiku no savas dzīves, ar kuriem es uzaugu īstenībā, kas bija Nozolnieki no Jelgavas puses. Un vienu brīdī, kad tam ir suns, tam ir draudzene, tam ir dzīvoklis, tam vajag strādāt, katram vajag nolikt maizi uz galdu un dienas beigās to visu it kā vēl apvienot ar mūsu draudzību un tajā visā paralēli vēl kā atrast to jautrību, kaut ko filmēt, darīt. Un visam pa virsu vēl man bija kaut kāds tāds dīvains moments, kur man atsākās arī ar tātad mentāla veselības tādi kaut kādi gļuki vai ne, tur panikas lēkmes un tādas lietas galvā. Un tieši tajā visā brīdī, visam pa virsu vēl tātad Covid ienāca iekšā šai pasaulē tā jauki un iesit mums visiem padīrs. Un tās visas lietas tā kā kaut kādā kombinācijā notika un es centos tā kā apakaļ likt to saturu. Es tiešām centos, es domāju, schēmoju, kā to darīt arī ar vairākiem piegājieniem, tā kā meklēju sev arī filmētāju, montētāju, visas šīs lietas. Un, ja nemaldos ar pat 3 vai 4 piegājieniem. Un kādam liksies maz, man tas ir licies daudz tajā momentā, katrā ziņā. Un vienkārši tu it kā centies cīnīties pretī tai pasaules traumai, tai savai traumai savā galvā, un tas vienkārši nenotiek. Un tad dabīgi es kaut kā to mazliet tā palaidu vējā. Tā kaut kā vienkārši palaidu to mazliet vējā. Tā iedvesma jau nekad nevar tā piesaukt. Ja ir iedvesma, tad ir tā, jā. Bet mēs visi tev gaidām atpakaļ. YouTube ir daudz cilvēku, kas gaida tev atpakaļ. Es ceru, ka... Es dzirdēju, ka būs maza tēma, kur mēs parunāsim par turpmākajiem mērķiem. Varbūt, ja būs laiks. Jā, arī. Tad tur arī... tu vari arī parunāt. Varam tagad parunāt. Pat aiznāk, blēžam iekšā. Okay, tad 2024. gads, kas ir gaidāms? Ko mēs gaidām? Tātad šajā gadā es... Redzi, ja es to pateikšu skaļi, tad man nav iešana uz apakaļ nekādā veidā vairs. To vienkārši būšu pateicis skaļi. Varbūt jākliedz pilnīgi. Okay, tātad es taisu jau gadu savu mājaslapu, filmēju saturu, kur mēs ar čomiem esam braukuši ar tankiem, esam braukuši zvejot. Tad cik no zvejošanas tur sanāca kaut ko noķert. Un tā tad visādas tādas lietas uz Slovākiju tikko bijām ar, gan jau arī es pamanīšu internetu peklējas Ārmandu Jaunzemu, Ārmi un kolēģi, un Foršo Čomu un ar viņu no kā vesels vēl 3 satura vienības tur iznāk ārā milzīgas un ir ārkārtīgi liels materiāls. Mēs pat vienreiz taisījām, tos buļļus elektriskos, mehāniskos, kur tu sēdi virs kā kolbais. Mēs tādu maratonu vienreiz uztaisījām, kurš uzvarēs vairāk. Es vienmēr gribēju pamēģināt. Izrādās Rīgā ir viena vieta, kur to var darīt gatavu, aiziet pamēģināt. Un tādas lietas tātad mēs esam safilmējuši ar manu superīgo komandu. Nestādos priekšā, cik daudz materiālu. Un tagad domājam, kā to visu laist un darīt. Tāds ir tas nākamais mērķis, jo es sapratu, ka mēģināt tēmēt atkal, kā tur bija agrāk, vai ne, ieliec vienu klipu, viņam 200,000 skatījumu, ieliec vienu klipu, arī tur 100, 200. Un tas viss vairs it kā nav tik būtiski. Es tajā vairs neredzu to pievienoto vērtību.
Es lielāku pievienoto vērtību redzu, kad es varu parūpēties, lai manai menedžerei ir uz galda maize, lai mans filmētājs ir paēdis un priecīgs, un lai es esmu priecīgs par viņiem, un lai mēs visu foršu varam darīt. Un tas ir abonementa lapa, jo tur es varu daudz pārredzamāk skatīties, daudz plūsmu, tā ir viena lieta. Pilnīgi godīgi vienkārši sakot, un es varu redzēt, vai tas projekts vispār ir noderīgs un der vai nedara. Jo vienu dienu tu saproti, ka YouTube liekot video un tev katru reizi ir autortiesību pārkāpums. Labi, varbūt nevajadzēs skriet pakaļ čomiem ar elektrošoku. Ja? Tas nav labākais ieteikums, ko darīt. Tā noteikti nedariet. Gadījās, daudzreiz. Bet mums bija jautri. Mums bija jautri. Un tad tev uzliek vecuma ierobežojumu klipiem. Un tādas visas lietas un dienas beigās saproti, kam tad tu to it kā dari? Kā tad šie visi cilvēki varēs skatīties šo saturu, ja tu vienkārši būsi izdedzis dienas beigās? Un tad nezinu, tas ir it kā jaunais plāns. Tas plāns ir turpināt taisīt tos video, tikai likt mājaslapā un cilvēku abonē. Skaidrs, ļoti interesanti, jā. Tā jau redzēs, vai tas sanāk. Un tas jau ir tā kā kaut kur teikts, vai tas ir tā kā... Man liekas, ka šī ir pirmā reize, kuras to kaut kur ierakstu. Es ļoti ceru. Ja es kaut kur zidru pateicu, tad es vispār nezinu, ko es runāju. Tu atceries repostot šo Instagramā. Tā arī būs. Noteikti. Tieši tā arī būs. Labi visiem. Un Instagramā īstenībā vēl joprojām lietas tā kā saturu. Tāpatās par to, ko nerādīja YouTube. Joprojām redzam sociālajos tīklos tavējie ceļojumi ar draugiem. Nesen redzēju, kādu Slovākiju bija. Instagramā ar vairākiem arī ir tavs filmētājs, ja nemaldos, ir Markus. Jā, šaudāts Markusam. Šaudāts Markusam, lai izstāstītu tiem, kas nezin, pēc manām acīm, Markus spēja ļoti izcils video operators, ļoti foršs video montētājs. Vienkārši viņu zina, tāpēc... Viņu sauc par jauno Cole Bennett, ja kāds zina Lyrical Lemonade, kas ir. Cole Bennett ir tāds vecis, un Markus arī ir vecis. Kāda sakritība? Bet jā, tā ir. Viņš īstenībā tev varētu varbūt ar YouTube pēc tam vai arī pie mājaslapas piefilmēt kaut ko klāt un palīdzēt atdzīvināt visu to saturu. Tā ir. Visu šo laiku viņš arī taisīs šo saturu un tagad mēs mēģinām izdomāt, ko no tā visu uzcept. Skaidrs. Tu daudz arī piedalījies kaut kādos komerciālos nolūkos, kad tev bija tādas dažādas reklāmas, tur Narvasenam, Burger Kingam un viss tas. Tevi aicina? Tu jau esi kļūst tāds par tādu internetu seitu. Visbiežāk ir tā, ka tevi aicina un tad sanāk sadarboties. Man liekas, ka ar visu es redzu, ka tu sadarbojies pilnīgi ar visiem. Man liekas, Katrs grib kaut kādu daļu no pīrāga, arī es gribu daļu no pīrāga, vai ne? Un es domāju, nav vairs tas laiks, kurus agrāk domāju, nē, viss taču ir tik ārkārtīgi jauki un skaisti. Nē, dienas beigās man vajag nolikt maizi uz galda, tā ir, un man vajag arī veidot šo saturu, un es nevaru kategoriski pieņemt savā galvā neinteresantas kaut kādas idejas. Es nevaru, man vienkārši tas riebis, un tad ir forši, kad ir tātad zīmols, kur var apvienot ar kaut ko radošu, kaut ko interesantu, kas ļauj eksperimentēt, dod vārdu brīvību, kā visticamāk jums šeit. Jā. Kā jūs pat iedrošina, vai ne vārdu brīvību, ka vajag darīt un teikt un dot rūčkā iekšā. Un tā ir, jā, tā ir. Un man ļoti patīk to darīt. Protams, ir foršāk sev kaut ko filmēt, taisīt tos pašus klipus un nelikt laiku tās reklāmas, to sponsorēto saturu. Bet, tā ir debata. Ko darīt, ko nedarīt. Mūžīgā debata. Man šeit tas tā ļoti nozīmīgi, ka var salikt kaut ko no sevis. Ja tev prasa kaut kādu reklāmu uztaisīt, bet tu arī pieliec kaut ko no sevis. Tad tas nav tā, ka tev ieliek rāmjos, bet abi iegūst. Jā, tā ir. Tas ir tas vissvarīgākais, tā radošā brīvība. Jo ir tādi zīmoli, kuriem man vienkārši gribās pateikt, ko jūs vispār darat. Kāpēc kādam milzīgam zīmolam jāmaksā astronomiska nauda reklāmu PR aģentūrām, sociālos tīklus, nestādos priekšā. Kāpēc jāmaksā milzīga nauda par pilnīgāko figņu, ko viņi dara. Vai ne? Ieliek rāmī, dara to. Tas būtu tagad kāds jums diktētu, teiktu, jūs sakat šī tā un tā un tā un citādāk, ne? Un jums laustos kaut kas cits ārā. Man liekas, tā nav labi. Vajag dot brīvību. Ir vadlīnijas, protams, tās ir labas lietas, bet katrā ziņā vārdu brīvība ir ļoti svarīga. Tev īstenībā ir bijusi viena arī reklāma, teikšu, varbūt sadarbība, ja tu atceries ar droši internets LV. Jā. Ir bijis ļoti īsts klips, kur tu izstāsti par jauniešu atkarību sociālajos tīklos. Specifiski tu pieminēji vienu teikumu, vai ir iespējams tikt līdz TikTok apakšai. Līdz TikTok apakšai. Kā tu izproti? Tas ir smieklīgi, jo
kā tad mēs varam tīt, vai tad mēs tiešām varam kādreiz tikt līdz internetu apakšai, tas neiespējami. Es to izpratu kā brīdi, kur tu sēdi stundām ilgi pats savā sūdā vienkārši, smirdi, un nevari saņemties, izkāpt no gultas, nevari beigt tīt līdz tai apakšai, un nevari sākt vienkārši darīt. Es to saku it kā baigi skarbi, bet man ir pašam šāda izteikta lieta, kur es nevaru dažreiz saņemties, es nevaru. Un tad vienkārši jācīnās, jāmēģina netikt līdz tā interneta apakšai. Pārāk daudz tā informācija. Es kaut kur redzēju, kur tādu salīdzinājumu, kā tas ir bišķiņ padomāt, ka tāds sajūt, ka mēs esam liftā, un katru reizi, kad mēs tinam to TikTok leju, kad mēs braucam ar vien zemāk, un tiešām, kad tikt līdz tā TikTok apakšai, un tas uzreiz, es domāju, tas mums tā visiem jauniešiem ir, kad tik galā ar to visu sociālajiem mēdījiem, un es nezinu, vai tas ir iespējams baigi izslēgt no mūsu dzīves, bet tā kā drīzāk ierobežot un saprast, kas ir vērtīgs un kas nav vērtīgs, jo ir jāmāk to informāciju izfiltrēt, ko mēs tā kā izmantojam un neizmantojam. Dezinformāciju arī. Jā? Cilvēks skarās un redz kaut kādas sūdzes internetā un vienkārši domā, viņi tic katrai lietai, kas notiek. Jā. Cilvēks īstenībā tik naivi, man liekas, lielākoties. Mums to loģisko domāšanu arī tas īstenībā ļoti maina. Vienkārši tas, kā mēs uzturam lietas. Bet tu runājot par kaut ko tādu, tad mēs esam pamanījuši, ka tu daudz izmantojies arī mākslīgo intelektu. Kaut kādos Instagram rīlos tu biji mēģinājis tur savu valodas mainīt un visādas tādas lietas. Tu to mākslīgo intelektu izmanto bieži ikdienā? Jā, pēc noteikti mums ir ar filmētāju paņemt pie mums gadu nopirkt tātad programmatūra, kur vienkārši var likt automātiskos tekstus, ja vajag arī kaut ko pārtulkot. Mums, piemēram, priekš Eiropas Savienības tagad ir viens projekts, kas jau, es nezinu, cik mēnešu stāvs pauzes, bet es ļoti ceru, ka drīz tiks pabeigts. Bet tur vajag arī tātad, viņiem, piemēram, vajadzēja nodrošināt tādu materiālu, visādas lietas, un tādos projektos bieži vien tev vajag dažādas valodas, dažādas lietas un visādas piegājienas tam visam. Tā kā mākslīgais intelekts, bildēm dažreiz ārkārtīgi izručīgi. Ārkārtīgi vienkārši palīdz. Es varu arī pat teikt, ka kā fotogrāfs noteikti. Kaut kādus vadus, kaut kādas gaismas ēnas. Tas. It kā, tu manipulē ar šīm bildēm, bet dienas beigās jau sev neliek lielāks krūts un lielāks dibeni. Daži varbūt liek, tas ir kā kurš. Nav arī tā, ka es vispār aiztiktu savas bildes. Lielākā daļa man bilžu pilnīgi kā tas ir dabīgi, tā arī es to ielieku un kaut kādu filtriņu smuko varbūt uzlieku. Bet ir dažas situācijas, kur tas vienkārši tiešām, tev vajag, vai ne, vai tas pats klients kaut ko prasa, un viņam vajag tur, un tev tāds, šito nevar tā izdarīt, šitan ir sarkanā krāsa, bet jums vajag, piemēram, dzelteno, un tad tādas lietas dažreiz izglābi. Mākslīgais intelekts vienkārši, savā ziņā atvieglo dzīvi, bet tad ir atkal jautājums par mākslīgā intelekta izmantošanu tā kā mācību ziņā. Jā. Kurā brīdī tas ir? Kāds ir mācībām labāk izmantojams, bet es zinu, ka mākslīgo intelektu, es esmu dzirdējis, ka tieši mākslīgo intelektu izmanto augstskolās Latvijā priekš plaģiārismu, tā kā plaģiāta noteikšanas. Kad uztais kaut kā, sanāk cilvēks ar mākslīgo intelektu uztais kaut kādu darbu, un kāds cits ar mākslīgo intelektu nosaka, ka tas ir uztaisīts dažādas vietnes vienkārši, Es dzirdēju, ka tā izmanto, bet kā skolēns to var izmantot savām vajadzībām, tā tad pavisam vienkārši ierakst tagad Google, vai ne, paņem ierakst Google top 10 lietas, ko tu vari izdarīt ar mākslīgo intelektu savā ikdienai, vai priekš kā studentam, kā tev tas var palīdzēt, vai satura veidotājiem, vai uzņēmējiem jaunajiem, vai jebkam. Un tādā veidā, man liekas, tur var arī atzaroties. Ir vienkārši skolotāji, kas ir tādi, pret to, un ir tādi, kas tieši iedrošina to izmantot, un, mums jau noteikti iedrošina visu informāciju meklēt no grāmatām, bet pēc tam radās internets, kas mums tagad tā atviegloja, un tagad vēl mākslīgais internets, kas mums burtiski iedod to atbildi rokās, un tad, tas tās ļoti tāds subjektīvi, vai tas ir... Jāmāk to vienkārši izmantot palielam. Tā informācija ir, man liekas, astronomiski daudz. Jā. Tad kā mēs tagad esam podkāstā, mēs parunāsim arī par tavu podkāstu. Jā, pareizi. Kā tad tapa ideja tavam podkāstam Zila rozā, ja es nemaldos, jā? Zila rozā, tā ir. Ar Evelīnu Parker, ja kāds tas ir. Jā, ar manu foršo kolēģi, ko viņa man vienreiz pārmet, kas nedrīkst teikt vārdu kolēģi, man jāsaka, man foršo draudzene Evelīna Parker, nedrīkst teikt kolēģi. Jā, mēs esam ļoti labi draugi ar Evelīnu, un
Viņai tātad agrāk bija podcasts ar Lotu, ko sauc Meiteņu Tolte. Un tad vienu dienu viņa man teica, Niklā, man liekas, man ir baigi labā ideja. Man bija tāds, vairs neko nesaki, say no more, es tev jau piekrītu, vai daram. Jo es zinu, ka katru reizi, es vienkārši tā esmu izsacinājis, pamanījis, ka katru reizi, kā tie parādās viņas vārds un mans kaut kādā vienā telpā, internetā sāk parādīties cilvēkiem interese, un tad mēs vienu dienu izdomājamies, ka to varētu pielietot. Un Evelīna pateica, Klau, uztaisam podcastu, un sauksies rekurs Zila Rozā. Es runāšu par džeku lietām, it kā, un viņi runās par meiteņu lietām. Un tad mēs mainīsimies un debatēsim, kas kā, un mūžīgā tēma, vai ne, it kā. Un tā mēs vienkārši paņēmām, pieķērāmies, izdomājām, atradām foršu komandu un sākām taisīt. Vai podkastam būs 4. sezona? Lūdzu, pasaki. Es te saku visu vienkārši, ko... Jā, būs. Mēs mēģinām tieši šobrīd. Tieši šodien, man liekas, 10 no rīta man Evelīna zvana, viņa tāda, Niklā, mums vajag tur to un visu. Es domāju, Evelīna, ko tu man zvani? Es jau šodien braucu uz citu podcastu, es nevaru. Bet tā ir, jā, viņa ļoti uzņēmīga tāda sieviete, un viņa vēlās, un es vēlos turpināt, un man liekas, būs interesanti. Un mēs tā tad esam arī, ja notiks šī sezona, protams, mums ir foršā 4. sezona, tad būs arī mazs pārsteigums. Bet kāds to es taču nevaru nekādi izpaust. Bet jā, intrigai vienkārši. Nu, vai tu mums vari kaut ko, vai tu vēlies kaut ko teikt mums, kā mēs esam samērā tāds jauns podcasts, vai ir kaut kas, ko tu varētu ieteikt, vai no savas tieši personīgās pieredzes, kā ir bijis, kaut ko ieteikt? Jā, pavisam noteikti tev ļoti interesanti domu graudi. Ļoti labi māk uzklausīt cilvēku. Jā, paldies. Tev vajag labs entuziasmas, bet par to kautrēšanos, ko pirms tam minēju. Vajag mest malā to kautrēšanos vienkārši un naktī jau, kad tu esi meitene, tu jau nekautrēsi, izslēdz gaismas, visu notiek. Un tad tu paņem un vienkārši raksti, sēdi, domā un Nē, tas bija joks. Vienkārši vajag visu laiku to darīt. Vienkārši iedomājieties, ja jūs cik jūs bieži ierakstāt katru nedēļu? Katru nedēļu, reāli. Es katru nedēļu, cik gadā ir 52 nedēļas, es katru nedēļu 52 kaut kāda veida satura vienības epizodes kaut ko izveidot. Vienalga ko. Es domāju, manuprāt, jums būtu tik lieliski izveidojušies jūsu šie tēli. It builds character, kā saka angliski. Tas uzbūvē tev tādu labu nostāju par lietām vienkārši dzīvē. Un es domāju, ka arī tas vienkārši nāktu vispār, jebkādā veidā par labu. Tu vienkārši neapstāties, man liekas, dara to, kā šis ir. Es gribētu teikt, ka es kādu labu laiku nebiju nekur gājis runāties, un arī, kad man menedžeri piedāvāja šo opciju, es nemelāšu. Vienīgais, pēc piekrist, man bija tāds, jo es šeit mācījos, un es vēlos dzirdēt, kā tas ir arī mācīties vai kaut kā padalīties šo pieredzi un tā tālāk. Bet tas bija nākot šajien. Es aiziešu no šajienes ar domu, ka wow, šis bija tik interesanti, un šis vienkārši krut, šis reāli forši. Paldies, īstenībā. Es nezinu, ko citu pasaka. Jā, es arī kompliments jāmāk uztver, tā ir. Tieši tā. Es ceru, ka tu aizies ar labu iespaidu un labu sajūtu, ka tiešām atnāks un ka... Jā, paldies tev. Vai mēs varam iet? Man liekas, ka mēs varam iet uz jautro sadaļu. Šis jau nebija jautri. Tas bija diezgan jautri. Viss būs. Nē, mums ir tagad izveidot arī tādi ātrie jautājumi, kur uzdodam jautājumu, un tad jāatbild ar vienu vārdu vai pēc iespējas īsāk. Vienkārši pirmais, kas iešaujas prātā, uzreiz spļauj ārā. Labi. Jā? Kā man šis netiks kaut ko stūlu pateikt. Ir viss kaut kas bijis, bet es sākšu. Suņi vai kaķi? Kaķi. Labi. Maksim vai Rimi? Rimi. Bet es... Redziet, jūs pajautājat tādu jautājumu, kur būtu vienkārši stulbies pateikt jebko citu, jo tā tad ir kaut kāda lieta. Jā, tāda. Ir savs preferences. Noslēdz tādu līgumu ar vēlnu. Es jokojos. Jā, visi saka, Twitterī raksta, Rimi ir dārgs palicis. Neatkarīgi, ka es ar Rimi strādāju jau kādus 3 gadus, protams. Neatkarīgs faktors. Es nezinu, viņiem ir tehnoloģijas, viņiem ir viss lietot, viss forši izmantojams. Bet Maksimai arī ir. Ir, bet kaut kādā it kā dzīvē ir ielicies visu šādā veidā tajā hierarhijā, kad it kā tu dabūtu to, ko tu maksā. Un tad
neviens jau nav sliktāks vai labāks par kādu. Jā. Tas, personīgi. Es uzskatu, ka abi veikali labi. Hesburgers vai McDonald's? Šis arī būs tās. Mērcīte, ka tā gaišā tā. Hesburger mērcīte? Jā, Hesburgers tā viena mērcīte. Skaidrs. Es teiktu, laikam, Hesīts, pēc ka tās bija barības avots man, ka man šeit, jā. Mums te viss ir blakām. Es tagad domāju, bļāļ, cik daudz reizes es esmu apēdis to Hesburgers šausmas, bet jāizdzīvo tā kā jāizdzīvo. Labi. Jā. Jaunais vilciens vai vecais vilciens? Es esmu centies maksimāli neuztvert nekādu informāciju. Bāc, zinu, ka jūs gribat vienkārši Jā, atbildēt. Nē, Nevar. droši. Pēc dizaina jaunais vilciens laikam jau. Bet Pēc drošības. pēc, es nezinu. Es teikšu jaunais vilciens, jā. Jaunais. Labi. Dzīvoklis vai privāta māja? Šobrīd tagad dzīvē absolūti dzīvoklis. Jā, šajā momentā. Viss tuvāks nāk ir dzīvoklis. Jā, bet tā vispār dzīvot šo dzīvi līdz pašām beigām noteikti, ka māja kaut kur un ne centrs Rīgas. Skaidrs. Podkāsta epizode vai YouTube video? Trāpījām Tas ir pa ļoti tādu. interesanti. Iekšā. YouTube video. YouTube video. Sirdī tomēr tā ir. Un kur tad ir YouTube video? Kur tad? Uzreiz. Man patīk, kā tev Bet ir es podcasts. kā karjeras uzņemšu šo, šis bija ļoti labs. Jā. Tas ir nostalģija tomēr, zin kā. Mums Nu, patīk labi. atcerēties Tieši tā. lietas. Tas tā kā šķirstīt caur Snapchat atmiņām. Mums patīk. Dažkārt varbūt traumatiski, ne? Jā. Ja mēs runājam par Tā Snapchat ir, tā ir. atmiņā visām. Jā. Supernova vai Eirovīzija? Eirovīzija. Protams. Noteikti. Jā. Par ko balsojam šajā supernovā? Vai tu zini, kas piedalās vispār? Nē, es vispār Es pat nezinu, mēģinu kas nesakot piedalās. nekam līdzi. Un vispār mēģinu ieeju vienu reizi mēnesī Delfos. Un jūs ļoti aktīvi tiešām cenšos nestīties apkārt, kas vispār notiek. Tavas top 3 apmeklētākās Latvijas pilsētas? Nu, tā tad pavisam noteikti Rīga. Jo es dzīvoju šeit. Šī ir pilsēta, kas man ir bijusi iedevusi visus augus vispārībā dzīvē. Tā tad Jelgava, jo no turienes, no tā reģionas esmu nācis. Un Jūrmala. Jūrmala, tur ir vienkārši skaisti forši. Tur mani menedžeri, tur ir māja un parasti, kad mēs kaut ko filmējam, darām, kaut ko svinam, tad tur pavadam laiku un ir diezgan jautri. Pilsēta. Un no manas puses, kas būs pēdējais, pēc tam pāriesim pie viņas basketbols vai hokejs. Latviešiem Es šis ir arī teiktu, tāds. Latviešiem ir ļoti tāds Tas ir interesants. Hokejs. Es teikšu hokejs, jā. Es teikšu hokejs. Es arī jau teicu hokejs. Blondīnas vai brunetes? Jā. Mēs šo jautājumu īstenībā gan arī ļoti bieži. Blondīns. Blondīnas. Cik stundas ir pietiekami gulēt? Tev. 7. Ok. 7, jā. 2016. vai 2024. gads? Sadien tāds pilnīgi dažāds laiks, bet tad Zin kā, tik primitīvs jautājums, bet tik dziļas domas tā kā var ienākt galvā pilnīgi. Es teiktu, ka 24. Tāpēc, Jā, ka visu vēl priekšā? mācījies. Jā, noteikti. Viss vēl priekšā. Tātad es kā jau auns, ja, skrienu iekšā sienā un nemācos nekādiem ragiem, bet nē, tas būtu muļķīgi, es tā pārāk melanholiski arī nevar skatīties uz aizmuguru, vai ne? Vajag uz priekšu. Uz priekšu, jā. Skatīties, vienmēr. 3 pa dienu vai 3 naktī? Ai, vienmēr, diemžēl, iekrīt 3 naktī, bet kā es gribētu, lai labāk būtu 3 pa dienu? Ziemassvētki vai jaunais gads? Ziemassvētki. TikTok vai Instagram rīli? Visādus brīnums var atrast abos, es pateikšu tā. TikToks, pavisam noteikti. Filmas vai seriāli? Films. Labākais veids, kā atpūsties brīvdienās? Tā tad. Tātad. Noteikti, kad neiet uz Andrejos kvartālu. Nē. Es nezinu, laikam, tagad šajā momentā jau, protams, forši ir patusēt draugiem. Labākais moments, zin kāds, šāds, tātad ar čomiem paņemt kvadraciklus, aizbraukt tātad pie Ķekavas, tur ir tāda bijusi motocross trase, un nodot ričkā vienkārši pa smiltīm rīktīgi. Un tā katras brīvdienas. Jā, tik varbūt ne ziemā. Ziemā vajag uz kalnu aizbraukt. Un tad mums ir tāds jautājums, ko mēs uzdodam pilnīgi visiem. Cik vilku ir tevī?
tevī iekšējie vilki? Vilki man ir... Mums ir bijusi dažādas atbildes, gan tur 2, 3 vai pat tādas, ko nevar saskaitīt. Bet ja ir zem 10, mēs gribētu, lai vilku ir manī pa maz. Pa maz? Pa maz vilku pa manī, jā, pa maz. Vajadzētu vairāk, jā? Vairāk vilks, točni. Mums te blakus ir Imants Mešs. Viss var. Ko tu gribi? Un tā ļoti simboliski par mūsu podcastu nosaukumu. Kāda ir tava dzīves sāls? Kas ir tas? Mana dzīves sāls ir tā tad maize. Vai tā ir maize galdā, vai tā ir sālsmaize. Tādas vai tādas svinības, bet tā ir kaut kāda maizīte katrā ziņā. Tas ir kaut kas tāds mazliet jauks, saldens. Dažreiz arī tāds, dažreiz sapelējis ar ūkteni pieredzi, ja, bet tā ir kaut kāda tāda, tā ir tāda sālsmaize. Tā ir tas sāls, laikam. Labi. Paldies par ātriem jautājumiem, bet mums ir arī tāda turpini teikumu. Es iesākšu teikumu pirmo daļu, un tad tu mēģini pabeigt arī. Tas pirmais, ir kaut kas jauns, starp citu. Kaut kas jauns, mēs tu izdomājām pirms pusstundas. Ja tu dzīvo Ozolniekos, tad? Apskrien apkārt ezeram. Ja tu nedzīvo Ozolniekos, tad? Tad nopērc māju Ozolniekos. Ja tu nevar no rītiem piecelties, tad? Tad vienkārši necelies. Ja tev nav plānu Valentīna dienā, tad? Strādā vairāk. Ja tev trūkst ideju kontenta veidošanai, tad? Izdara kaut ko pilnīgi citu. Absolūti citu. Netais kontentu, vienkārši aizbrauc uz kalnu pasnovā. Aizbrauc satiec čomu, pasēžat trula, paspēlēt plēsi vienkārši. Bet kaut ko citu. Nesēd vienkārši uz vietas. Tos novošana ir ļoti tūcis, kas saprot. Jā, protams. Jautājums, es tikai tāds kara veterāns kaut ko par snovošanu stāst, bet nē, jā. Pavisam noteikti. Kaut ko vienkārši citu darīt. Un tas ir svarīgākais. Neapstāties. Labi, es paturpināšu. Ja tev brālēns ir Pakistānā, tad... Uztais par to vidiku. Vesels 2 man pat šķiet tev bija. Uztais 2 vidiku. Jā. Tā bija atbilde. Tā ir. Ja tev nav naudas, bet gribas tetovējumu, tad... Atrod kādu, kas tev uztaisīs. Pa brīvu? Da vienalga pa brīvu, vai tas tavs čoms. Galvenais pasniedz, lai viņš nomēna adatu. Tas svarīgākais. Paturēsim prātā, jā. Ja čoms tev kādreiz piedāvā adatu, tu vienalga kādu. Nekad dzīvē neņem. Tas ir viens faktors šeit. Bet nē. Ja tev, ja tetovēm vajag, tad vajag. Okay. Labi, uzklausīšu. Nē, tas nav padoms. Tas nevajag uzklausīt. Taču es nekad dzīvē neesmu labs padoms dažreiz. Nekad. Ja nezinu, kā svinēt dzimšanas dienu, tad... Nesvin. Okay, labi. Varbūt arī jāsvin nākamgad un jāsvin gan iepriekšējā, gan tā, kas paliek. Tik daudz svētku, ko svinēt dzīvē, nenosinās vienu. Nevajag vispār par to. Visa dzīve ir tāda viena svinēšana. Jā, tā ir. Vienkārši tik daudz. Dzīve ir grūta, tāpēc ir jāsvin. Tas būtu tas, ko es teiktu. Man ļoti interesē atbilde. Tava mīļākā krāsa? Es teiktu, ka melna, laikam teikšu. Nē. Balta. Bija ideja, tev mīļākā krāsa zila rozā no tā podkāsta intro. Kā tā izdarīja? Tu teiktu, kas ir tavs mīļāko krāsu? Kas ir tavu 2 mīļāko krāsu kombinācija? Jau varētu teikt, zila rozā. Jā, un tad pēdējais tāds ļoti interesants. Tas būs tikai turpinājums dzejolam, tikai tu viņu pabeidz. Ieklausies klusumā, ieklausies sirdī, ieklausies mīlestībā un aizej pirtī. Tieši tā kā perfekti. Tieši labs nobeigums, jā. Tur ir labs nobeigums. Pirtī viss kaut kas notiek vienkārši. Kas notiek pirtī, paliek pirtī. Bet tagad mums ir arī iesūtītie jautājumi no klausītājiem, kas šo klausīsies. Mums ir vienkārši komentārs Roltona bez makarona. Tev ir kaut ko komentēt, vai mēs ejam tālāk? Tie ir tev fans, starp citu. Šie visticamāk būs viena no visjautātākajiem jautājumiem, kādi ir bijuši. Kas būtu tas, ko vairāk gribētu izdarīt savā bucket listā? Kas vēl joprojām stāv, ko tu neesi saņēmies izdarīt? Varbūt tā. Es gribētu baigi pievarēt. Es vismaz ļoti ceru šogad pievarēt tādus ieilgušus, ierūgušus tādus demonus sevī. Vilkus sevī. Vilkus. Kurus ir jāatrod vispirms? Vairāk vilkus. Vairāk vilkus reāli sevī vajag. Jo tie, kas tur ir, viņi ir mazliet apklusoši. Viņus vajag vairāk iekustināt. Viņi ir kautrīgi. Jā, varbūt viņi atkal kļuvuši kautrīgi, kā agrāk. Un vairāk vilkus sevī. Un pavisam noteikti šogad es gribētu
aizlidot ar saviem draugiem, savu komandu foršo uz kaut kurieni. Un sveiki un veseli droši atlidot atpakaļ vienā gabalā un laimīgi un turpināt tā un kādreiz vēl. Ir bijis citādāk? Ka neatgriežas veselā Nē, gabalā? vienkārši tie vilki tur ir tā iekšā apklusuši, ka nav bijis tā, kā vajadzētu. Nav bijis tā, kā vajadzētu mums. Un tur tāda iekšējā sava reference. Man vienkārši tas skaļi jāizdabū no sevis, zin kā. Jā. Bet jā. Tad ir jautājums, ja tev būtu jāuzbūvē sava latviešu supervaroņu grupa, kurus 5 cilvēkus tu izvēlētos? Kuri glābtu Latviju? Dievs, kā tas būtu? Pilnīgi tā kā viss no viss iespējama. Var sevi vienkārši duplicēt. Vairākas reizes vienkārši. Var? Jā. Forši. Es Vairākos noduplicētu fontos sevi. vienkārši. Tā tad noliktu vienu, kas ir ļoti trausls, vienu, kas ir ļoti dusmīgs, vienu, kas ir ļoti priecīgs, vienu, kas ir ļoti azartisks, riktīgi, ja, tāds entuziastisks, un vienu, kas varbūt būs tā kā otrajā pasaules karā Šveice, absolūti neitrāls un glabā dārgums. Šitā jau bišķiņ izklausījās pēc tiem vilkiem. Jā, ja Priecīgais tos esmu- vilkus visus varētu tā nolikt, noduplicēt. Man tā tad izklausījās būtu vairāk labi. pēc tādas introverta atbildes, ka tu tikai sevi tā kā lietas Nē, priekšā redz, un nav jau tā. Vienkārši man šķiet, ja es mēģinātu nosaukt reāli kaut kādus cilvēkus, manā galvā liktos, bet ir taču arī vēl labāk cilvēki. Un tad ir vēl labāk. Un tad vēl un varētu taču to komandu. Un to varētu. Un tur vispār varētu Raimonds Pauls sēdēt. Un, zini, tā kā visu laiku. Bet, jā, man šis gads man absolūti ir par sevi vienkārši sevis tādu izprašanu baigi. Vēl cilvēki jautā, kas ir tavs vissliktākais ieradums? Nu, arī pirmais, kas nāk Labi, prātā. baigi labi būtu atmest saltpīpēt, baigi besijārā. Vai tad tas vēl ir moderni? Nē, bet es kaut ko dzirdēju, ka man liekas, kaut kad aizliekšot drīziņas vai garšas aizlieks vai kaut ko tādu. Es ļoti ceru vismaz. Jā, nu, ļoti ceru. Kaut ko Ļoti ceru, sola, jā, tas es būtu arī baigi esmu labi. lasījusi. Es, protams, saprotu, ka nāk alternatīvas šādas iekšā un lietas, bet man baigi besijārā. Bet baigi gribas. Tā ir. Nu, tad mēs varam noslēgt arī podkāstu ar vislabāko jautājumu. Man šis jautājums ļoti patīk. Vai tā ir, ka tev ir flip-flop kājās? Vai... Es zābak, bet man ir, Parasti jā. ir, Es jā. pa mājām staigāju ar flip-flopiem kājās. Tā ir vienmēr. Tā Ļoti tie labi. dziesmas vārdi radās. Nē, īstenībā, es to, man liekas, nekad dzīves vēl nebiju teicis, bet nu tā, šeit jums izstāstot, tie dziesmas vārdi radās no mazliet tātad salauztas sirds. Mazliet salauztas sirds. Wow, tur ir kaut kāds Un, dziļais tāds mīnings, Nu, tur kur mums ir bija jāiedziļinās. īstenībā. varbūt. Nē, nevajag atstāt to, kas tur ir, vai ne? Skelets no skapa nevilksim ārā, bet tas radās, jā, mazliet no 3 lietām. Tātad no vēlmes vienkārši uztaisīt prikolu, repu, nu vienkārši jā, uztaisīt kaut ko interesantu. No vēlmes tātad, ka ja citi var, kāpēc lai es nevarētu, un no mazliet salauztas sirds. Mazliet, Bet, jā. Bet tā Ok. mums jau vajag, vai ne? Mums jau vajag. Dažkārt kaut vajag, jā. kāds- kaut ko Tad vajag ir dzīvē. nāk vislabākā Kaut ko jāsalauž, lai izaugsme. uzbūvētu. Vislabākā izaugsme nāk un vislabākā dziesma nāk. Tieši tā. Man tagad būs jāpārklausās. Vēl viens. Labāk. Jā, mēs nevajag te visi idejas pārklausīsimies saprast vairāk, kopā un analizēsim. Bet jā, labi, paldies, ka tu ieradies šeit. Protams, es ceru, ka tev patika paviesoties savā vecajā skolā, lai gan tu šeit esi šajā telpā pirmo reizi. Pirmo reizi. Šajā, man liekas, esmu Otro reizi, jo mini filmējos Buslu un bija raidījumi. Jā, mini pa 3. Nu, tā, nu tad otro reizi, jā, labi. Bet prieks, ka atnāci, ceru, ka tev patika, un tad jau mēs satiekamies un tiekamies nākamajā epizodē. Paldies Jā. jums! Paldies absolūti par vietu, kur izpausties. Un es jau redzēju, tur kaut kas sāk plaudēt. Bet jā, es vienkārši gribēju, lai jūs pasakat, ko jums ir jāsaka. Un pateikties gribēju jums. Šis ļoti forši bijis, un es ļoti ceru, ka šai telpai, šai vietai būs vēl lielāka izaugsme, tālāks skatījums. Paldies jums! Paldies Jā. tev! Paldies tev, jā, ka tu atnāci. Mums ir bijuši aplausi. Nē, man Mums liekas, nav pirm- bijuši aplausi Mums nekad. tagad ir pirmā. Aplaus arī komandai! Vispār neizstādos priekšā. Tas ir jums visiem! Cik jau? Viss cieņa! Šis laikam būs labākais podkāsts līdz šim.